pieredze, bet tā ir sanācis vēsturiski, jā, kā visa mana mūža ir saistīta ar mācību jomu, un vairāk nekā 10 gadus es vadīju personāla daļas lielajos uzņēmumos, varbūt tiekamies kādās konferencēs, semināros. Un šajos uzņēmumos man bija tāda lieliska iespēja, tā man paveicās, ka es būvēju tas mācību sistēmas, atlases sistēmas, lietvedības sistēmas no nulles. No nulles un izgāju tam visam cauri, jā, šo gadu laikā. Bet kas attiecās uz pieredzi apmācību jomā, jā, vai mācību kursu izstrādē, vairāk nekā 20 gadus. Jā, es labi izskatos, bet tie gadi ir tādi, jā. Kā vairāk nekā 20 gadus es kā biznesa trenere strādāju, vadu treniņus, seminārus, izstrādāju treniņus, seminārus, vadu. Un kā personāla daļas vadītāja arī man bija tāda super iespēja arī pasūtīt. Jā? Es biju arī tā, pasūtītāja lomā. Jā? Un tagad es arī tā kā apvienoju sevi visas 3, pat varētu teikt 4 lomas. Jā? Es izstrādāju e-kursus, e-materiālus. Es vadu apmācības. Es pasūtu, es sadarbojos ar savu komandu un pasūtu viņiem, ja, kas man ir vajadzīgs, kas man jāizdara, ja, priekš mūsu klientiem. Un es arī mācos visās 4 lomās, ja, es tā kā patstāvīgi ikdienā strādāju. Man ir vairākas izglītības, jā, un 19. gadā pirms pandēmijās es, ņemot vērā to, ka mans dēls aizbrauca studēt Austrijā, es sapratu, ka diez vai viņš būs atpakaļ. Un es gribu arī būt, bet man bija tā grūti aizbraukt pie viņa, tur jāskaņo tie atvaļinājuma grafiki, tās dienas, jā, vēl nebija tas attālinātais režīms. Un 19. gadā es tā sapratu, ka es gribu kaut kādu tādu darbu, lai es varētu strādāt attālināti. Un tad es sāku studēt educational design vai instructional design, mācību dizainu, un tad pēkšņi pandēmija. Un es tā sapratu, man paveicās, jā, es trāpīju trendā, un manas zināšanas tagad visiem būs vajadzīgas, jā, visi tagad studēs un mācīsies tikai e-vidē. Jā, tā ir, pieprasījums ir, bet te pašā laikā, jūs arī taču atgriežaties reālajā dzīvē, klātienē mēs tagad sēžam, jā, un tiekamies, jā. Un nav tā, ka, jā, ir kaut kāds trends, jā, ir pandēmija, jā, vai ir kaut kādi apstākļi, kuri mūs ierobežo, jā, riski, par kuriem Kristiāna stāstīja, jā. Tā pašā laikā, jā, mēs redzam, un liels paldies pandēmijai par to, ka atklāja mums tādu brīnišķīgu iespēju, jā, strādāt attālināti, izmantot mākslīga intelekta, jā, jaunus digitālus rīkus, mācīties, studēt, jā, sēžot mājās sev ērtajā laikā un sev ērtajā vietā. Un jā, es esmu no tiem personāla vadītājiem, kura izaudzināja vairākas iekšēju treneru paudzes, un es turpinu arī trenēt, un arī tagad kā metodoloģija es arī pasniedzu un mācu, kā mācīt. Jā, kā mācīt, kā veidot e-kursus, digitālus kursus, kā izstrādāt, kā projektēt mācību procesu e-vidē. Jā, pa šo laiku man jau vairāk nekā 45 tieši e-mācību projekti, kurus esam izstrādājuši gan uzņēmumiem, gan spēcīgiem ekspertiem Eiropā. Un es kopā ar savu komandu, mēs tā kā turpinām arī paši attīstīties šajā jomā un izstrādāt arī savus kursus.
Un nu, visi laikam no e-apmācībām gaida kaut kādu, nu, iesaistiet mūs taču, jā, garlaicīgi. Vispār jūsu uzņēmumos kursi ir, nav? Super, ir. Kādas atsauksmes? Visiem patīk, visi tā kā jūtās iesaistīti, visi tā kā nesūdzās, ka ir garlaicīgi. Sūdzās? Visādi, dažādi, jā. Nu, reizēm ir tā, ka no e-apmācībām gaida, ka tagad izklaidējiet, cīnaties par manu uzmanību, jo man blakus ir tas taurunis, man blakus ir tur bērns, suns, un viss kāds. Nu, mēs arī mēģinām būt trendā, un izvēlējāmies tādu pastāstīt varbūt par tendencēm, nu, tādā interaktīvā formātā. Un paldies Kristiānai par tavu prezentāciju, jo tur arī būs tās lietas, kuras nu, tā kā saistā mūsu prezentācijas. Paldies, kā sagatavojat tā kā auditoriju. Jā, bet mēs arī prezentāciju un interaktīvai daļai izvēlējāmies vecu, pārbaudītu, nu nevis Excelī, bet Mentikumu, Mentimetru. Un es aicināšu, esat pazīstami ar šo rīku, paņemt savu tālruni, un es tagad palūkšu jūs varbūt nevis ātri atbildēt uz jautājumiem, bet man gribētos arī pakomentēt katru no jautājumiem. Nesteidzaties tā kā uzreiz atbildēt jā vai nē. Labi? Oi, mēs varam pārslēgties? Aha, labi. Lai mēs arī uz ekrāna redzam. Kādam vajadzīga palīdzība, nē? Esat tikuši galā. Nu, reizēm tie pārbaudīti rīki pareizi, tā kā, neprasa daudz laika, pazīstami, mazāk stresa, čiks ātri pieslēdzamies, mēs tagad izvēlētos kādu jaunu, interesantu, ļoti interaktīvu rīku, tad atkal būtu jāvelta laiks tam, lai iepazīstinātu un. Nu, lūk, ok. Un tagad es gribētu daļu par tendencēm e-apmācībās, Varbūt tiešām, jūs jau atbildat, nu super. Veidot tādas, aptaujas, čeklapas formātā. Ja attīstat, super, ja neattīstat, arī gadās, un ir tādi uzņēmumi, mazi uzņēmumi, kur maz darbinieku, es un mana sekretāra, vai es un mans projekta vadītājs, kas man tur īsti tā speciāli jāpērk kaut kādi kursi, vai speciāli kaut kādus jāpasūta kaut kādus speciālistus, lai viņi nāk un attīsta mūs. Bet tagad mēs redzam, ka lielāka daļa mums ir tie, kuri attīsta savu personālu. Nākamais jautājums ir bišķiņ provokatīvs, bet arī Kristiāna jums stāstīja par to, ka resursu trūkums no vienas puses, no otras puses, darbinieki mainās. Darbinieki mainās un kadru mainība aug, un visas tās lietas, par kurām stāstīja Kristiāna, arī ir ļoti svarīgas, Un šeit arī mums gribētos, normas robežās, maza ir tie, kam ir maza, ir tie, kam ir liela un bieži aiziet. Un tagad man ir tāds precizējošs jautājums, cik bieži, es saprotu, ka, teiksim, ja mēs runājam par mazumtirdzniecību, tur ir skaidri tie pārdevēji staigā no uzņēmuma uz uzņēmumu, bet tāda vidēja augstāka līmeņa vadītāji, viņa arī staigā, viņa arī meklē, viņi arī vēlās kaut ko labāku sev. Aiziet eksperti, mainās eksperti, speciālisti. Mainās eksperti, speciālisti un aiznes sev līdzi, savas zināšanas, pieredzi. Un tas, ka viņš ir paņēmis datubāzi, tas jau nav liels pārkāpums jau tagad. Runas ar to, Labi, bet viņš ir paņēmis visas tās mūsu gan kultūras, gan tās zināšanas, iestrādnes, kā mēs apkalpojam klientus. Ok, labi.
Nākamais jautājums par mācību sistēmu. Un šeit par sistēmu runājot, sakiet, jo reizēm es saskāros arī ar to, kā par sistēmu sauc, jā, mēs mācam, mēs vācam mācību materiālus, jā, mēs attīstam, mēs vienojamies, kurš ko mācīsies, bet vai tā sistēma no vārds sistēmiskās kaut kādas lietas, jā, kuras pakārtotas kādam mērķim. Vot tas skaidrojums, jā, varbūt tas precizējums arī palīdzēja. Ka attīstam, atlasam, attīstam, mācam, vācam materiālus, bet vai tā ir sistēmai, vai viņa ir pakārtota, jā, vai viņa ir pakārtota biznesa mērķim, jā, vai stratēģijai. Ok, sistēmas mums tā kā, varētu teikt, kā grūti, jā, to, kas notiek uzņēmuma, nosaukt par sistēmu. Ok, neteikšu, ka tas ir labi, bet tas ir fakts, jā, un ar to jārēķinās. Labi, skatāmies tālāk. Ja viņas nav, jā, vai tas, kas jums ir, vai tas viss pasākums vispār pakārtots uzņēmuma mērķu sasniegšanai, stratēģijai. Jā, vot kolēģi stāstīja par stratēģiju, par mērķiem. Jā, man ļoti patika tas instruments, jā, kad mēs vērtējam, vai ideja, viņa tā kā atbalsta stratēģiju, vai sistēma, vai mācības atbalsta stratēģiju, vai vienkārši atnāk vadītājs, viņš saka, klausies, man tur darbinieku vajag nosūtīt uz to semināru. Kāpēc, priekš kām, jā, kāpēc tieši viņu, ne tur visu nodeļu, kāpēc tieši uz šo semināru, jā? Nu, lūk, vai pakārtota mērķu sasniegšana? Tu tomēr kaut kā korelē, jā, tās lietas, uz kurien mēs sūtam un ko mēs mācam ar to, ko mēs vēlamies sasniegt. Ļoti interesanti. Forši. Ejam tālāk. Tālāk jautājums par zināšanu materiālu bāzi. Pēc semināriem, konferencēm, jūs, kad atnāksiet, jūs par to, kas tika šodien stāstīts, vai jūs dalīsieties ar saviem kolēģiem? Vai viņiem būs pieejami materiāli, prezentācijas, kaut kādas jūsu atziņas, pētījumi, tur linki uz pētījumiem. Daži māja ar galvu, daži tā kā sēž un domā, diez vai gribu dalīties, gribu tāds būt unikāls. Vai viņi prasīs, vai viņiem būs interesanti to klausīties? Sistēmas nav sistēmas, jā, neprasa, sūta, bet rezultātu to neprasa. Nu, lūk, jā. Un tā ir tāda realitāte, ka tiešām, teiksim, es arī saskāros ar to, ka jā, aizbrauc, mēs iztērējam milzīgu naudu tam, ka cilvēks ir aizbraucis uz konferenci, viņš tur kaut ko ir ieguvis. Viņš, bet ne uzņēmums, ne pārējie darbinieki. Jā, un ko mēs darām? Jā, ar tiem materiāliem, vai vispār mēs viņus krājam, vai mēs vispār veidojam tādu zināšanu, zināšanu materiālu bāzi. Tātad ir bāze, jā, daļai nav. Labi. Nu, un tālāk jautājums par to materiālu bāzi. Vai kā ar to aktualitāti? Cik sen esat pārbaudījuši, cik sen esat tā kā paskatījušies, jā, vai tā informācija, jā, kura ir sakrāta, cik viņa ir aktuāla. Jā, cik viņa aktuāla, jo procesi mainās, stratēģijas mainās, jā, pārdošanas paņēmieni mainās. Parādījās jau tagad mākslīgais intelekts, jā, atkal kaut kas jauns parādās, novecojis, novecojis saturs, jā. Arī realitāte, un tas ir normāli. Visam izsekot līdzi, diemžēl ir diezgan grūti.
Tā, nu un vēl daži jautājumi. Vai jūs novērojat, jā, ka iegūtas mācības tiek pielietotas praksē? Arī tiek pielietots praksē. Super, kāda mums super advancēta auditorija. Kaut kā mums atšķirās ar trivīmu auditorijas, jo es parasti dzirdu no vadītājiem to, kā mācam, bet viņi kā nedarīja, tā arī nedara. Kā nepielietoja, tā arī nepielieto. Ja, mēs mācam viņiem standartus, viņi nemāca. Tā arī tā kā nepielieto. Ja. Tad mums atkal tā kā mājat ar galvu, bet tas atbildes interesanti. Jā. Ok, nu labi, skatāmies, kas tālāk. Jā. Jā, un par mācību kvalitāti bija neinteresanti. Kafijas pauze bija negaršīga, kafija bija draņķīga, jā. Bija garlaicīgas, vienkārši lieki iztērēja laiku. Saņēmat sūdzības, tas ir labi, tad būs ar ko strādāt. Jā, jo tā ir arī realitāte, jā, jo cilvēki mainās, un tālāk es arī stāstīšu par to, kāpēc tās sūdzības varbūt nāk, jā, un ko darīt, lai to sūdzību būtu mazāk, bet vairāk rekomendāciju būtu. Jā, mēs būtu tikai priecīgi, jā, lai tos kursus, kurus mēs piedāvājam mūsu darbiniekiem, lai viņiem pēc tam rekomendētu saviem kolēģiem. Jā. Ok, ļoti labi. Bet forši, kā arī tā ir, mēdz būt, kā arī nesūdzās, ka viņi saka super, foršs kurs, super laba programma. Te mums jau ir rezultāts, jā, vai jums pietiek personāla resursu iekšējo mācību veidošanai. Un šeit atkal tāda jau bēdīga situācija, jā, tomēr, jā, to resursu ir tik daudz, cik ir. Un tāpēc arī mēs esam šeit. Mēs esam šeit, lai runātu un domātu par to un diskutētu par to, kā mēs varam jums palīdzēt. Jā, visas tās lietas, kuras mēs izrunājam, jā, atrisināt, lai tiešām būtu rezultāts. Nu, lūk, ļoti labi, ka mēs esam tā kā notestējuši mūsu auditoriju. Jā, un vēl jautājums par e-mācībām. Jā. Vai esat domājuši, varbūt esat mēģinājuši, varbūt arī pat jau pārliecinājaties par to, ka jā, mums der. Manai auditorijai, jā, manam personālam der. Super. Jā, es domāju, ir viens, kurš vēl tā kā nepadodās. 2. Nepadodās, turās, cīnās ar trendiem. Es jokoju, un īstenībā, cik es arī vadu seminārus, un periodiski tā kā tiek uzdot jautājumu, vai, teiksim, frizierus attālināti var mācīt, jā? Vai, teiksim, un tur kaut kādus mētinātājus attālināti var iemācīt, jā? Liels jautājums. Gribas pateikt, ka jā, bet šeit atkal varētu būt kaut kāds cits risinājums, jā, par jauktām mācībām, blended learning, jā, un kaut kādi citi risinājumi. Jā, bet jā, laba ziņa priekš mums par to, ka jā, mācības ir forši. Un tad pēdējais jautājums, jā, es, piemēram, bieži sastāpos ar vadītājiem, kuri saka, mēs tā kā gribētu, bet nezinām, ar ko sākt. Mums tā kā gribētos to sistēmu izveidot, bet nezinām, ar ko sākt. Jā, mēs gribētu kursu, bet nezinām, ar ko sākt. Jā, un mums tā kā gribētos klātienes e-vidē, nezinām, ar ko sākt. Bet nezinām, ar ko sākt. Jā, brīnišķīgi. Kolēģi, milzīgs jums paldies par aptauju, ka piedalieties, jā. Rezultāti ir tā nosacīti, jā, bet visticamāk, jā, ir vērts, jā, vairāk kārt jūs esat atbildējuši uz jautājumiem, ka jā,
jā, nav sistēmas, jā, ir sūdzās, jā, sen nav pārbaudīti materiāli, jā, sūdzās par kvalitāti un. Tad tiešām ir vērts pieteikties konsultācijai un pasēdēt, padomāt par to, kā mēs varētu jums palīdzēt. Ja? Un tagad ātri un īsi par to, kā mēs varētu jums palīdzēt. Ja? Jo redziet, e-apmācības tas nav vienkārši kurs, tikai kurs. E-apmācības tā ir tāda metodoloģija, par kuru arī kolēģi runājuši. Metodes, metodoloģija, formāti, paņēmieni. Ja? Un kā mēs varam risināt jūsu jautājumus? Ja? Mēs tiešām varam izanalizēt mācību sistēmas elementus un vai cik lielā mērā viņa atbilst uzņēmuma biznesa mērķiem. Mēs varam arī pārbaudīt mācību kursu satura un metodes. Ja? Vai nav novecojusi informācija, metodes. Jo reizēm tā pati prezentācija, viņa vienkārši informatīvā formātā strādā, noinformējam, jā, ar prezentācijas palīdzību, bet arī to pašu prezentāciju var pārtaisīt tā, lai viņa arī kļūtu par mācību materiālu, lai no prezentācijas varētu arī kaut ko iemācīties, nevis vienkārši būt informētam. Pārskatīsim mācību atbilstību mērķa auditorijai. Un tas atkal tas, par ko Kristiāna arī stāstīja, jā, ka cilvēki mainās, jūsu auditorija mācās, ticiet man, arī ārpus jūsu uzņēmumiem. Un viņi ne tikai kursērā, Udemy vai citās mācību platformās. Viņi pērk kursus, hobiju kursus, viņi mācās no YouTube. Ja? Un kad viņi atgriežas uzņēmumā un viņiem saka, lūdzu, tev e-apmācības, un tur viņi redz vienkārši kaut kādu prezentāciju, viņi saka, neinteresanti, garlaicīgi. Ja? Viņiem ir ar ko salīdzināt. Un līdz ar to mēs varam piedāvāt tādus pakalpojumus, ja? un tiešām pārskatīt, cik lielā mērā tie materiāli, kurus jūs izmantojat, atbilst jūsu mērķa auditorijas vajadzībām, ieradumiem. Analizējam saturu, pārbaudam aktualitāti, kvalitāti. Atgriezeniskā saite arī ļoti svarīga lieta. Es atceros, kad es strādāju mazumtirdzniecības uzņēmumā, mani tā kā uzrisēja, ka man jāpierada, ka katrs santīms, kurš ieguldīts apmācībās, viņš tā kā arī pastrādāja uz uzņēmuma rezultātiem. Kā es to varēju pierādīt? Tikai ar atgrieznisko saiti, tikai ar mērījumiem un kā pareizi mērīt, lai jums būtu materiāls, ar ko pierādīt un arī dabūt lielākus budžetus. Ja? Šeit mēs arī varam palīdzēt. Tas pēdējais slēdz par to, kā gribam, bet nezinām, kā sākt. Mēs zinām, kā sākt. Mēs esam realizējuši, iztenojuši jau vairākus projektus, un mēs gatavi piedāvāt jums atbalstu, jo mums ir komanda. Mums ir speciālisti, vairāki speciālisti, kuri ar to jau vairākus gadus nodarbojas. Un kopumā, jā, visus tos pakalpojumus, jā, es dalītu tādā 3 grupās. Audīts, jā, mācību sistēmas, materiālu un tā tālāk audīts, mācību kursu materiālu izstrāde no nulles vai pārstrāde. Un, ja vajag, tad iemācīt iekšējus trenerus, ekspertus, kā paņemt no viņu galvas viņu zināšanas, mēs arī varam palīdzēt. Man jau rāda, ka laiks, tāpēc milzīgs paldies.